Tad mans vārds Jānis Gradzens, kā jau man pieteica, ja, un šodien man bija tas gods arī ar Lilitu darboties saulē, kā viņa man pieminēja. Un šodien, ko es domāju darīt, es vairāk pastāstīšu par to, kā tad man te ir gājis, teiksim, par šo visu darbošanos, jo tas nosaukums harmonija darba attiecībās radās tā diezgan interesanti, bet to es pastāstīšu pašās beigās. Tad varbūt mēģināsim virzīties uz priekšu. Man stāsts būs 4 daļās, latviešiem patīk 3 daļas, bet mēģināšu 4 par darba nozīmi manā dzīvē. Tad ir organizācija, es uzskatu, ir cilvēki, nevis tikai mehānismi. Tad ir tāda lieta kā mērķi darba izpilde, pa ko vispār, ja cilvēkam nav mērķi, tad ko mēs tad darām, un organizācija arī. Un pēdējais aiziet jau par to sadarbību, komunikāciju un harmoniju, tādu bišķi plūstoši, lai visi ir veselīgi un visi skaisti. Pirmais, ko es gribētu teikt par darba nozīmi savā dzīvē, faktiski šobrīd esmu uzņēmumu vadītājs, konsultants, pasniedzējs, reizēm tehniskais asistents, reizēm līdzīpašnieks arī, kad kaut ko skaitam, kad ir labi, un reizēm, kad ir slikti, tad atkal domājam, ko tur labot un ko tur darīt. Bet faktiski stāsts ir par to, kāpēc mēs vispār no rīta ceļamies un ejam uz darbu. Parasti tas tāds pirmais normālais jautājums, kas mūs velk uz to darbu. Tad, kad tālajā, arī ap 90. gadiem, šodien bija arī piemēri par to, kā tas bizness tur veidojās un radās. Man arī sanāca uzsākt darba gaitas 90. gados, un tad bija tā, ka bija tāds kārtīgs sajukums visās vietās. Un tad, runājot par darba jēgu, droši vien, ka jāatcerās tas pats Maslovs, lai mēs izdzīvotu, mums ir kaut kas jādara. Respektīvi, tad arī veselīgi jāēd un jāvingri un jādarās. Bet otrā lieta, kas droši vien uzreiz ir šī drošības sajūta. Un es savulaik arī, kad izvēlējos, to savu pirmo darbu vietu, es domāju galvenais, lai tur visi tā pamatīgi un forši, jo arī fonā jau bija ģimene sāka veidoties un viss pārējais, un tas ir ļoti svarīgi, lai ir kaut kas stabils arī tai dzīvē. Jo visu laiku staigāt uz tādiem nestabiliem pamatiem, tā dzīve arī iespējams, ka nav tik stabila un forša. Tad nākamais, kas ir arī pēc visa šī, cilvēkiem ir vajadzīga socializēšanās. Viņiem vajadzīgi citi cilvēki. Man teiksim tā, cilvēki ļoti patīk. Tāpēc droši vien es arī sāku kā inženieris, teicu, ka es būšu tehnisks un visu kaut ko darīšu. Beigās tā viss nobruka. 2 gadu laikā mani pārtaisīja par personāla vadītāju, un tālāk jau sākās viss pilnīgi savādāk. Respektīvi, man inženierija kaut kur ir palikusi, kaut ko es mājās spēju vēl sakombinēt, bet faktiski tādā iesākuma līmenī arī palika ar visu to, kas 5 gadus mācījos par inženieri. Bet tas nav tas sliktākais, jo šīs te pārmaiņas dzīvē, kas nākušas, un tas, ka man patīk darbs ar cilvēkiem, ir nesušas arī daudz laba. Un arī šobrīd, ikdienā, kad es strādāju, kā konsultants vai pasniedzējs un runāju par lietām, kas varbūt nav tik ērtas un visiem patīkamas, tas ir arī tāda forša sajūta, ja pēc šīm iejaukšanās akcijām, pēc tam grupā ir dinamika, tur pat un uz vietas, nevis ejot mājās un pārunājot, ka tur pasniedzējiem kaut kas īsti nebija kārtībā, viņš kaut kādas interesantas lietas runāja, bet dzīvē jau tā nav. Bet te pat un uz vietas un tajā pašā auditorijā, ja šis viss nāk vaļā, ir vienkārši forša sajūta, un tu jūti, kad dzīve turpinās, kad ir dažādi viedokļi un visi baigi labi. Vēl viena lieta par šo darba nozīme, šobrīd ir tā, ka strādājot kā uzņēmuma vadītājiem, faktiski tu pats esi arī tas, kas šo attīstību un pašattīstību un pašizaugsmu arī veicina. Jo, droši vien man tāds arī tāda galvā pašam definīcija, ka par uzņēmēju vai par vadītāju vai par kaut kādu uzmundrinātāju var būt tikai tad, ja tu pats spēj sevi jebkurā laikā bez mazu izvilkt no purva ārā, bez citu palīdzības. Tas ir tas par to stāst, lai atrod enerģiju, lai atrod to piepildījumu, lai, iešana uz darbu nav tādas zobu sāpes, bet tu vienkārši ej un priecājies. Atnāc uz darbu un tad, sāc no jebkura stūra. Darbus nekad viss nevar izdarīt, ar to jāsamierinās, ir sevišķi šobrīd. Man mājās arī viens darba holiķis ir, kas, saprot, viņš var strādāt arī 8 stundas un 24, un no tā nekas baigi nemainās. Jo, vienīgais mainās ar veselību, tas varbūt tā bišķi ietekmē, varbūt uz to izdegšanu mēs tuvojamies, bet principā būtu baigi jādomā par to, kas man patīk un ko es gribu. Tāpēc par to darba jēgu, tas ir, manuprāt, pirmais, par ko būtu jādomā. Protams, stāsts par izdzīvošanu vai pamatvajadzībām, tas ir skaidrs, bez tā mēs nevaram, drošībai jābūt, bet pēc tam ejot jau uz priekšu ir, manuprāt, tas jau paliek pašu ziņā.
Un jā, organizācijas ir cilvēki. Šobrīd gan ar tiem cilvēkiem ir tā interesanti. Kad es nācu organizācijā strādāt, un lielā organizācijā, tad man pirmais tas darbs bija, un man priekšā nolika struktūru, tādu lielu papīra lapu, kur bija ļoti daudz visādi būrīšu, un iepazīstināja mani, šeit tu strādās, te ir tava nodaļa, tur kādi 50 cilvēki, tad tā skaties, un vienkārši, traki. Vēl viena lieta, ja runā par organizāciju, man nāk prātā vēl tāds moments, ka šobrīd, teiksim, visi biznesi efektivizējās, visi procesi tiek pārstrādāti, salāgoti un sadarīti. Un faktiski dzīvot cilvēku noķert paliek arvien grūtāk. Vēl Latvijas pasts vēl kaut cik necik ir tā vieta, kur var aiziet parunāt, bet faktiski uz banku aiziet ir jau arvien sarežģītāk, ir jāspiež telefona numuri, teiksim tā, pēc kuriem sekos piediet 1, 2, 3, 4 un vēl kaut ko, un galā izrādās, ka tur ir rinda un pagaidiet 25 minūtes, un varbūt jūs savienos. Un tad liekas, tās organizācijas ir riktīgi cilvēki. Un tāpēc man tā pārliecība ir un vēlme vienmēr tikt līdz kādam dzīvam cilvēkam klāt. Un faktiski šobrīd tas ir diezgan labs izaicinājums, ar ko jācīnās. Jo tā, kad tu viņam tiec klāt, nevienmēr varbūt tas ir īstais, jo viņš te sāk tevi pa koridoriem varbūt sūtīt. Bet ja tu viņam tomēr nonāc tūmā, tu vari dabūt to rezultātu, to solījumu un to ticību, ka kaut kas būs labāk, vai ka tava tā problēma tiks uzklausīta, vai ka tu varēsi kaut ko atrisināt. Un tāpēc, manuprāt, šī cilvēciskā padarīšana organizācijai ir ļoti būtiska. Protams, man arī ikdienā strādājot gan ar privāto sektoru, gan ar valsts, gan ar pašvaldību organizācijām, ļoti interesanti izskatās, ka teiksim, pašvaldībās ir ļoti daudz to dokumentu, kurus pat faktiski viņi paši visi nav izpētījuši. Un viena no lietām, kas man patīk, ir pie darba līguma ir amata apraksts uz kādām 5, 6 lapām, maksimums, ko esmu redzējis. Jautājums vienkārši, vai kāds viņu ir izlasījis, bet jo beigās vienalga apakšā ir viena rindiņa, kad visus pārējos darbus, ko liek vadītājs. Un tad jautājums, kāpēc mums vispār šito vajag. Bet likumdošana ir vajadzīga, normatīvi ir vajadzīga, savādāk tā lieta uz priekšu nekustēs. Privātajā jomā varbūt ir nedaudz vienkāršāk, bet arī tur ir savi izaicinājumi. Un arī tur ir, tā teikt, cilvēki ir organizācijas pamatā, un ar viņiem ir jārunā. Un tāpēc iesim nedaudz tālāk. Organizācija parasti sākās ar tādām augstām lietām – misija, vīzija, stratēģija, mērķi. Varbūt tas izklausās no kosmosa, bet principā šobrīd atkal strādājot ar daudzām organizācijām, ļoti bieži rodas jautājums, kas mēs esam. Bija viens cilvēks, kas kādu laiku apakaļ uzdeva šo jautājumu, pēc tam viņi ilgi rādīja dažādās televīzijas raidījumos, mēģinot saprast, ko tad viņš tur jautā un kā viņš nesaprot, kas viņš ir. Bet faktiski, jebkurai organizācijai šis jautājums ir pamatā. Un interesantākais ir tas, ka nav tās viennozīmīgās atbildes. Un to nevar dabūt vadītājs krēslā vai līdzīpašnieks blakām vai vēl kāds cits. Tas faktiski sākas ar to, ka tur ir cilvēki, ar viņiem ir jārunā, un ko viņi domā, kas mēs esam, un uz kurieni brauksim un kāpēc. Un vēl viena svarīga lieta, kas šobrīd nāk ļoti laukā un ar kurām lietām daudz ir jāstrādā, ir vērtības. Ja kādu laiku apakaļ bija jautājums par to, ka vērtībām jābūt kaut kur mājaslapā forši, jau uz sienas ir ideāli. Ja ir, teiksim, vēl kaut kur ekrānā mirgo, tas ir baigi forši, bet jautājums, vai viņas ir kaut kur sirdī, tuvāk sev. Un tad parasti atbildi ir tāda, ka, kad pat vadītājiem uzdodot jautājumu, kādas jūsu organizācijas vērtības, tā, mums bija kaut kas tur par klientiem, tas mums jau tur bija, mums bija profesionalitāte laikam, respektīvi sākas tāda minstināšanās. Un tad ir skaidrs, ka viņas nav dzīvas, viņas ir kaut kur uzrakstītas, varbūt kvalitātes rokas grāmatas kaut kurā augšpusē vai vēl kādā citā jaukā grāmatā. Bet kāpēc es par šo tā bišķiņa aizrunājos? Ja? Jo faktiski ar šo sākas organizācija. Tas, kas notiek tālāk, vīzijas, kurien mēs lidosim, stratēģija, kā mēs to sasniegsim un mērķi, kā mēs šo visu vērtēsim. Ja? Par mērķiem jau visvairāk jau ir stāsts. Jo novērtēšana tas ir process, kurā, es nezinu, neviena organizācija, kurā neko nevērtē. Visur mēra, visur skatās, jo ir tas teikums, ja nevar nomērīt, tad nevar īsti neko darīt ar to visu. Visam jābūt mērāmam, arī tām lietām, kas reizēm varbūt nav tik izmērāmas. Bet, un pa vērtību tēmu, vēlreiz atgriežoties, arī pašvaldības arvien vairāk sāk interesēties un mēģināt rast atbildi, kas mēs esam. Es nezinu, kāds atbildi ir Ogrē uz šo te jautājumu, kas mēs esam, bet ir vietas, kas viņu sāk meklēt un meklēt caur darbiniekiem, nevis meklēt, teiksim, mazā sarunā kabinetā.
Bet šī darba izpildes lieta vēl, kāpēc gribēju minēt, viens no momentiem ir tas, ka arvien vairāk organizācijas arī šeit iet digitālā virzienā. Un, cik es zinu, valsts un pašvaldību jomā patīk tāds vārds kā nevis, kur ir iekšā viss par jums, kur var novērtēt, kur visu var apskatīt, kur, teiksim tā, kā man viena darbiniece, teiksim tā, pusvadītāja teica, tur mēs mēģinām izslēgt cilvēcisko faktoru, lai salikt tikai tos, kas ir pa darbu, lai varētu nomērīt, sarēķināt tās prēmijas, tās algas vai vēl kaut ko izdarīt jauku. Bet mana tā doma ir tāda, ja šī lieta zaudē cilvēcību, tad tam īsti jēga nav. Protams, ka tas viss mūs palīdz strādāt ātrāk, veiklāk un darboties, bet ir vēl viena lieta, tas viss, kas mums šobrīd apkārt, sākot ar mākslīgo intelektu un beidzot ar visām citām jaukām tehnoloģijām, un ja mēs patinam laiku atpakaļ gadus 30, vai tas viss mums ir palīdzējis ātrāk skriet šobrīd tos darba apļus, ko mēs veicam ikdienā? Man liekas, ka nē. Tas nāk kā palīgi līdzekļi dažādi, kad faktiski jau skolās sāk izmantot mākslīgo intelektu, lai varētu kontroldarbu foršāk, tā teikt, izpildīt, vai vēl kaut kādas citas lietas. Tas varētu būt arī kā traucēklis reizēm, ja? Tāpēc jautājums arī par šo robežu. Cik tālu mēs šī lietā ejam, un es ļoti ceru, ka tomēr sadarbība un komunikācija būs tā lieta, kas mūs joprojām saturēs un turēs pie dzīves organizācijā. Ar visu to, ka tur ir, teiksim tā, arī vadītāja darbinieki saruna ar mērķiem un novērtēšanu un visu šo skaisto lietu, bet šī lieta ir, manuprāt, bija un būs. Vienīgais šeit, protams, ir izaicinājums vadītājiem, ja, jo, teiksim, man kā vadītājiem savulaik arī bija jāvada šīs novērtēšanas sarunas, un, protams, tad ir ļoti liela vēlme daudz runāt, bet faktiski vēlmei jābūt otrādākai, daudz uzdot jautājumus un mēģināt saprast, ko domā citi par visām šīm lietām. Kas ir izdarīts, kas nav, ko mēs varētu darīt labāk. Jo šī komunikācija savstarpējā šobrīd ir, manuprāt, tās sāls ir sevišķi vēl zinot, ka šī visa tā Covid ēra, kas mūs aizved tādā normālā hibrīda modelī, ka mēs jau sēžam no mājām strādājam, uz darbu īsti pat iet negribās, jo, labi, satiks tos kolēģis, ok, bet mājās jau viss tik forši iekārtots un darba vieta un viss ir saplānots un dārs tepat blakām un visu var ērti izdarīt un, ja gadījumā kādā sanāksmē jābūt, bet vēl ir kaut kāda darba, tad to var arī, tā teikt, pusdienas paralēli vārot. Bet tas viss ir mums aizvedis uz šādu lietu, ka tā komunikācija un sadarbība ir drusku palikta malā, bet organizācijas, kas šobrīd veiksmīgāk šo visu dara, ar kurām nācies saskarties, ir tās, kuras, teiksim, vadītājs ar darbinieku runā gandrīz vai reizi mēnesī par kaut kādām lietām, kas nav darbs. Jo darbs, teiksim, tev jāizdara šitais, tas un tas, protams, ir tāda ikdiena. Kā man viena ārstniecības iestāde darbs, viņi saka, mums katru rītu ir 5 minūtes, mēs visiem visu izstāstam, kas jādaram, kas plānojās, un ieroči rokās un visus priekšu. Bet par šo sarunu es runāju drusku citu lietu. Šeit ir stāsts par to dziļāko izpratni, kā tev iet. Ja, teiksim, uz jautājumu, kā tu jūties, vadītāja viena teica, pagaidi, tu pa darbu tagad vai kā, jo sajūtas ir jāatstāj mājās. Viņas ir jābūt mājās un emocijas šeit nejaucam iekšā. Mums ir darbs. Mēs koncentrējamies uz darbu. Bet te pašā laikā mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēki gan darbā, gan mājās, gan kā arī šodienas virsraksts dzīvē. Ja? Mēs nevaram šīs lietas tik strikti nodalīt. Protams, ir robeža. Ja? Man patika jūsu priekšnieka stāsts par to, kā viņš no darba pārslēdzas uz to mājas modeli. Tas ir vienkārši forši, bet visiem tā neveicas. Un šobrīd, teiksim, tas modelis varbūt ir atslēgts atpakaļ. Un tad tu esi vienīgais pats, kas novelk to skaisto līniju un pasaka, stop, šeit beidzās mans darbs. Vai no rīta ierodoties darbā, tad, teiksim, kaut kā sarunā saviem skolēniem vai visiem pārējiem, lai uzreiz nezvana, jo 9 ir sanāksme pirmā. Un, ja telefons zvanīs, būs kaut kas jādara vai kaut kā jāatprasās. Un tas viss pārbauda mūsu šīs robežas. Bet jebkurā gadījumā sadarbība un komunikācija būs tā sāls vai tas pamats tam visām mūsu attiecībām, lai mēs varētu veiksmīgi strādāt organizācijā, veiksmīgi dzīvot mājās un sasniegt savus noteiktos mērķus. Es tādā monologā šobrīd bliežu. Varbūt ir kaut kādas reiz jautājumi par šo tēmu, jo dažādi ir pieredze bijusi un daudz dažādi stāsti, bet šī ir viena no vietām, kur cilvēki saka, ko mēs tur daudz runāsim, viss tā kā skaidrs, viss ejam uz priekšu, bet darbā bieži vien ir vajadzīgs aprunāties un bieži vien ir vajadzīgs pat izstrīdēties vai tikt pie kaut kādas, teiksim tā, kompromisa varianta. Un reizēm, ja tā iespēja netiek dota, tad mēs to
kreņķi, tā teikt, ievazājumi. Viņš paliek vēl kreņķīgāks, un beigās organizācijā visā jau tur notiek tāda šūmēšanās. Vai tas nav jūsu gadījums? Nu, pēc smaidiem saprot, ka kaut kur tāds arī reizēm notiek. Jo visu izrunāt nekad mēs nevaram, par to es esmu pilnīgi skaidrs, jo, ja mēs runāsim, tad mēs varam līdz rītam runāt. Bet tas, ja par šo kaut kādām problēmām vai vērtēšanām vai citām lietām mēs nerunājam tā ikdienā un nepadaram to tādu tā darba videi draudzīgu, tad ziebes nav tālu. Nu, lūk, un tad nonākam līdz līdzsvaram un harmonijai organizācijā, jā. Kaut kā sanāk tā, ka, teiksim, arī mani izvēlētā metafora vai kas ir tas striķis, pa kuru iet sieviete. Jā. Nu, kāpēc sieviete? Jā, labs jautājums. Jo viņai pēc visas statistikas mūžs ir garāks, jā, jo viņai kreņķu ir vairāk, jo tāds es nezinu, pat latviski, kā viņš īsti tulkojas, multitasking sievietei padodas daudz labāk, jo vīriešiem pēc stereotipiskā piegājiena jādara viss pēc kārtas, 1, 2, 3, 4, nevis 5 lietas reizē. Pretējā gadījumā, nu, viss sanāk slikti. Bet varbūt tas tā nav? Nu jā, līdz ar to arī šeit tas gājiens, sākot no tā skolas sola un absolvēšanas, tad tur darbs pirmais, tad varbūt vēl kaut kas, tad dažādas sirsnīs pa vidu droši vien gadās, jo tas arī visiem normāliem cilvēkiem tā jābūt. Nu, tad ir iespējams rodas kaut kas vairāk, un tad mēs ejam vēl tālāk, un tad mēģinam rast sev piepildījumu. Bet es šo vārdu harmoniju izvēlējos, nu, sākumā pastījos, jā, mūzika, jā, nu, mūzika man pašam gājas slikti, jo mūzikas skolā nepaņēma. Teica, ka nesot tur tas balss, tie tembri pareizie, un uz instrumenta, ko man piedāvāja spēlēt, es teicu, nē, jo man savulaik bija sanācis tā, kad dzīvojām kopā ar Rati Auzānu, un viņš gan toreiz bija maziņš vēl, un tam mums tā interesanti gāja, ka viņu arī aizstūmu ieliktu akordeonu rokās. Viņš teica, es taču nevaru noturēt viņu. Bet šobrīd mums arī reizēm sanāk satikties un parunāt par dzīvi. Bet atgriežoties pie tā līdzsvara, jā, nu ļoti būtiski ir spēt to harmonizēt sevī. Jo šī tā, nu, vai mūzika, vai, teiksim, mūzika kā dzīve, vai dzīve kā mūzika, ir tāda, reizēm viņa ir drūmāka, reizēm viņa ir jautrāka, bet mums jāspēj kaut kā būt vienmēr tādā līdzsvarā ar visu. Un pat arī uz dzīvi skatoties, jā, reizēm ir tā, ka jā, nu, ir tāds sagurums, ir panīkums, bet kaut kā jāceļās un jāpaceļ tās acis uz augšu un jāiet tālāk. Un reizēm ir pat tā, ka neviens tev īsti to nepalīdz izdarīt. Bet tu pats sevi bišķi pavelc no tā purva ārā, paskaties, nu jā. Un par sliktām lietām man ir tāda recepte, ka es par viņām mēdzu pasmaidīt. Pēc tam es gan domāju, jā, kāpēc es smaidu, baigās ziebs taču tās ir. Bet tā, kad tu par viņām spēji pasmaidīt, tad arī tev nākamo soli vieglāk spērt. Tā, kā mums ir laikiem, jā. Vēl drusku ir, jā. Tad es beidzu ar to, kas ir mana harmonija. Nu, faktiski man patīk dārs. Tur es rodu piepildījumu, sākot no pavasara, ka ir kaut kas jārok. Un beidzot ar kaut kādu tādu jaukāku laiku, kad viss sāk ziedēt. Un tas ir forši. Un principā, es domāju, katram no mums ir tāda lieta, kas mums patīk. Protams, var teikt, ka mums ir baigi ierobežojumi. Mums tur dzīvoklī kāds dārs, tev tur ir māja, tu tur vari darboties. Jā, ok, bet atkal tas ir stāsts par mērķi, ko es gribu piepildīt. Varbūt mums to māju nevajag, varbūt mums pietiek foršu dārza gabalu. Varbūt kādam citam vajag būt jūrmalā vienu mēnesi, lai es justos labi. Varbūt kādam ir vajadzīgs izbraukt no valsts, aizbraukt, pasildīties saulē. Vienkārši tā, ka pie mums viss spēlēks. Es zinu, man ir draugs, kurš viņš saka, Jāni, zin kā, tikko es redzu septembris tuvojas, tā man ir kaut kur jābrauc prom, jo es saprotu, ka tulīt būs pēlēcītis klāt pēc tā skaistā zelta rudens, kurš šogad mums arī tā kā īsti neatnāca. Un viņš jau kaut kādā, man liekas, oktobra vidū jau jāatbrauc uz savu Itāliju. Un tās ir izvēles, ja? Tas nav stāsts par to, jā, nu te daži braukā, ceļo, tas viss maksā. Protams, bet tad ir jautājums par to, kas ir mūsu dzīves piepildījums. Un faktiski tikai mēs paši esam savas dzīves, kā Lilitei bija rakstīts, dzīves saimnieki. Un tā saimniecība mums pašiem ir jākop. Un tas nav tikai tas, ko ārpusē rādām citiem, bet arī tas, kas mums ir iekšpusē. Un jo vairāk un veselīgāk mēs viņu kopsim, tā Ilze ir, ja, par to veselību runājot, jo dzīvelīgāki, jāstrāki un enerģiskāki mēs būsim. Nu, tas arī šobrīd viss. Esmu gatavs jautājumiem.